faktiski chronoloģiski, ja mēs skatītos, tad man būtu bijis jārunā pirms Elites. Jo daudz kas ir līdzīgs Zentai Loginai ar Ojāru Ābolu, bet viņi tomēr ir vienu paudzi vecāki. Ja? Viņa ir dzimusi 1908. gadā un mirst 1983. gadā, bet pašās gada beigās, decembrī. Tā kā, nu jā, un tā saistība ir noteikti tāda, ka viņi abi nāk no tādas nosacīti kreisi orientētas vides. Abi ir beiguši, Zenta ir beigusi Rīgas Tautas augstskolu, un Ojārs Ābols ir pēc SUTS studiju, respektīvi pēc 34. gada, tad, kad Tautas augstskola beidz pastāvēt, tad turpinājās viņa kā SUTS studija. Un savukārt SUTS studijā tur būtu interesanti, kurā nodaļā viņš mācījās, vai vakarkursos, vai dienas kursos, jo dienas kursos vadītāji bija Zenta Logina. Vakarkursos bija Edgars Bauze, cits mākslinieks. Un, respektīvi, tāda kreisa orientācija, viņa noteikti ir bijusi diezgan tādā dabiskā formā. Savukārt pēc tam visa tā stratēģija notiek tomēr ļoti atšķirīgi, bet tad paskatīsimies, kāda ir tā situācija. Šeit ir 1993. gada attēls, tas ir pēc tam, kad ir nomirusi Zentas Loginas darbu līdzautori tekstilmākslā, māsa Elīza Atāre, un tā izskatās viņu dzīvoklis Blaumaņielā 6, dzīvoklis numur 1, viņām ir komunālajā dzīvoklī 2 istabas. Viss stāvgrūdām piepildīts ar to, ko neviens nekad nav redzējis, līdz 87. gada izstādē. Bet viena no pēdējām Latvijas brīvvalsts izstādēm, kurā piedalījās gleznotājs Zenta Logina, tika atvērta pusotru nedēļu pēc Vācijas bruņoto spēku iebrukumu Polijā un Otrā pasaules kara sākumu. Gan arī vienlaikus ar vācu karaspēka ieiešanu Varšavā svaigi remontētās Rīgas pilsētas mākslas muzeja telpās 1939. gada 10. septembrī atklāja Latvijas tautai mākslinieku biedrības sekcijas Rosme izstādi, kurā tika iekļauti 25 mākslinieku, 91 darbs. Zenta, tobrīd Knope Logina, tajā eksponēja 3 gleznas. Viņai ar uzvārdiem ir 3 periodi, respektīvi izstādēs viņa sāk piedalīties no 32. gada līdz 41. gadam, līdz 33. gadam viņa ir vienkārši Knope, tad 33. gadā viņa apprecās un kļūst par Knope Logins, un savukārt, tad, kad vīru 41. gada februārī arestē, tad viņa kļūst par Loginu. Un tad, tas ir tas mūsu vispār pieņemtais veids, kā mēs runājam par Zentu. Lūk. Zenta Logina tajā eksponē 3 gleznas sievas, Māra un centrāltirgū, saņemot plašu mākslas apskatnieku uzmanību. No šiem darbiem Zentas Loginas kolekcijā ir saglabājusies tikai glezna tirgus sievas un Mambalts foto uzņēmums darbam centrāltirgū, kas ļauj identificēt tirgus sievas kā sievas, jo gleznots vienā piegājienā. Ap šo laiku Zenta Logina jau ir nopelnījusi sievietes kulta attīstītājs slavu latviešu glezniecībā. Tas arī ir interesanta tāda laikmeta raksturlielums, jo es nezinu īsti, vai vīriešiem māksliniekiem tika pierakstīti, kaut kādi tādi epiteti, ar ko apzīmēja, bet, tur bija, piemēram, puķu gleznotāji, vai, tad Zenta bija izpelnījusies šo te sieviešu tēmas glezniecībā dēļ, bija izpelnījusies šo te sievietes kulta attīstītājs slavu. Darbi tirgus sievas un centrāltirgu pieder
Šai Zentas Logienas gleznošanas manierei, ko 37. gadā precīzi raksturo Jāņšlavs Eglīts, sakot, ka viņa pieder zināmai gleznotāju kopai, kas pēdējos gados attīstījušies krustojoties Rīgas grupas un beļģu glezniecības ietekmēm. Respektīvi, kad 40. gada 17. jūnijā Latvijas valsts pārstādēšana pārtrauc Padomju Savienības īstenot okupāciju, Zenta Logina bija patstāvīga, pamanīta un dažreiz pretrunīgi vērtēta, tomēr zinām un atzīta māksliniece. 40. gada 16. jūnijā Padomju Savienība izvirzīja ultimātu Latvijai ar apsūdzībām par savstarpējās palīdzības pakta noteikumu pārkāpumiem. Es varbūt izlaidīšu to vēsturisko smalko ekskursu, vienmēr sakot, viss beidzās ar to, kad Latvijas Republikas valdība atkāpjas un tiek izveidota Kirhenšteina valdība. Lūk, un Kirhenšteina valdībā finanšu ministrs Kārlis Karlsons ieceļ par tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrības šķiedra pilnvarnieku Zentas Loginas vīru Bonifāciju Loginu. Bet tā paša gada novembrī Latvijas PSR tautas komisāra padome Viļa Lāča vadībā par LPSR gaļas rūpniecības tresta apgādes un sadales nodaļas direktoru. 40. gada nogalē Zenta Logina piedalās padomju okupācijas varas plakātu konkursā, unificētā bez autora preses ziņā, kas tiek pārpublicēta teju visos laikrakstos lasām. Mākslas lietu pārvaldes sarīkotajā vēlēšana plakātu konkursā iesūtīt 52 plakāti, žūrijas komisija izskatot iesūtītos darbus plakātus, atzinusi par pieņemamiem tikai 3. Pamatojoties uz tādu plakātu kvalitāti, žūrijas komisija piesprieda 2/3 godalgas pa 300 rubļiem katru un vienu plakātu ar labojumiem nolēma atpirkt. Atplēšot attiecīgās aploksnes, izrādījās, ka pieņemto plakātu autori ir Nūrītis, Knopa, Logina un Segliņš. Tātad, šis ir tas viens no uzvarējušiem plakātiem. No šodienas skatu punkta šī ir pirmā nekomplementārā epizode Zentas Loginas DRD. Kaut pirmās vēlēšanas jau pagājušas, Zentas Loginas plakāta teksts aicina uz nākamo soli, uz sajūsmu par Staļina konstitūciju. Plakāts ir robusts, schematisks, zemnieces un strādnieku figūra ir tik neizstrādāts, ka tikai zemnieces sarkanais lakets liek domāt, ka attēlotā ir sieviete. Šīs abas epizodes liecina ne tikai par Kārļa Ulmaņa lūgto pilsonisko paklausību, bet arī Logina ģimenes sākotnējām simpātijām pret jauno varu. Tomēr attiecīgi pozitīvā trajektorijā ātri lūza. 1941. gada 8. februārī, dienā, kad Latvija atvadījās no Maskavas pārvestā rakstnieka sudrabeļģu smirstīgajām atliekām, Bonifācija Logina mājās apcietina. Viņa novērošanas un apsūdzības lietā atrodams tikai viens dokuments, kas attiecas uz Latvijas PSR represīvo sistēmu. Tas ir 41. gada 4. februārī sastādītais lēmums par piesardzības līdzekļu izvēlēšanos, ko parakstījuši Bonifāciju Loginu novērojošie lietas izmeklētāji, drošības leitnanti, viņa tiešais priekšnieks un priekšnieku priekšnieks, kas ir komisariāta LPSR, iekšlietu tautas komisariāta vadītājs, kā arī prokurors. Taču ailē paredzētajā vietā nav paša arestētā paraksts. Nav neviena dokumenta, kas apliecinātu, kur Bonifācijas Logins pavadīja laiku no 42. gada 18. martam, kad sastādīta viņa arestanta anketa jau Ziemeļu Kazahstānas Petropavlovskas cietumā. Tad arī sekojusi pratināšana un notiesāšana uz 10 gadiem cietumā. Respektīvi, sanāk tā, ka viņu vispirms ar kaut kādu īso rīkojumu notiesā Rīgā, izved, un tad tā īstā tiesas sēde jau notiek tur tajā izsūtījumā. Un
Citāts no viņa apsūdzības, tātad no 42. gada 18. marta apsūdzības, stāsta Bonifācija Logina noziegumu ekonomisko raksturu, bet ne būtību. Esot LPSR Zagodsko direktors kaitniecības nolūkos, kas mērķēts uz PSRS ekonomiskās varenības vājināšanu, viņš kaitēs lopu sagatavas plānam, neļaujot sagatavotajiem lopiem tapt iekrautiem vagonos, sakarā ar ko lopi zaudēja svaru. Pazemināja sagatavoto lopu iepirkuma cenas, Zagodskot kantorī ļāva strādāt sociāli svešam elementam. Citāta beigas. Šodien zinot par 41. gada 14. jūnija gaidāmajām deportācijām un lopu vagonu lomu, tajās apsūdzības signalizē par Bonifāciju Loginu potenciālo politisko nelojalitāti un skaidro viņa tobrīd ieņemamā amata nozīmīgumu. Pusotru gadu pēc apcietināšanas 42. gada 15. augustā 34 gadus vecais Bonifācijas Logins mirst Petropavlovskas cietuma slimnīcā. Taču Zenta Logina paliek neziņā par vīru likteni līdz pat 48. gada nogalē. Pēc izmisīgiem mēģinājumiem noskaidrot vīra atrašanās vietu, viņa sniedz pieprasījums par laulības šķiršanu. Pēc 3-reizējas lietas izskatīšanas viņas prasība 48. gada 8. decembrī tiek noraidīta, pamatojot ar faktu, ka Bonifācijas Logins ir miris. Tiesas lēmumā ir miršanas datums un gads, bet nav vieta un apstākļi. 1941. gada 22. jūnijā nacistiskā Vācija piesaka karu Padomju Savienībai. 1. jūlijā Wehrmachts ieņem Rīgu, bet 8. visu Latviju. Prese dzīvi stāsta notiekošo. Aparāti ieslēgti, sameklēts Rīgas vilnis un visas zīmes liecina, ka Rīgas radiostacija sāks raidījumu. Sasprindzinājumu sasniedz augstāko pakāpi, kad pulkstens 9 skaļrunos atskan vīrišķīga stingra balss, kurā var jaust dziļu aizkustinājumu. Runātājs paziņo, ka Rīga atbrīvota no komunistu laupītāju bandām un latviešu zeme atkal brīva. Okupācijas laiks kopš vīra aresta Zents Logins biogrāfijā tiek iezīmēts ar jaunu apzināts norobežošanās stratēģiju. Vēstulē vīra brālim Henrikam Loginam viņa raksta, citēju: Es dzīvoju, jā, cilvēks var daudz pārciest un tomēr dzīvo. Es strādāju kā mākslinieks visu laiku nepārtraukti. Materiālais stāvoklis man ir labāks kā pie lielniekiem, bet ko tas līdz? Citādi ne ar vienu nesatiekos un pat uz ielas izvairos. Man pietiek uz ilgāku laiku cilvēku sabiedrības, un es domāju, ja Bons pārnāktu, viņš ar laikam ne ar vienu no bijušajiem draugiem negribētu runāt. Skaista ir daba, skaista ir māksla, zinātne, bet cilvēku vēl nav. Henrika, man adresi nevienam nedod, es negribu, ka mani kāds traucē, un uz mājām mani neaicina. Es tur nekad bez Bonīša nebraukšu, nekad. Es gribu būt viena, un katra sabiedrība man ir nepanesama. Kā mākslinieks es darbošos, bet manu privāto dzīvi nedrīkst neviens traucēt. Kāda būs turpmākā dzīve, nezinu. Stipru cilvēku ārējie apstākļi nesakrilpļo, ja vien fiziskie spēki nepagurst. Lai gan mākslas dzīve Rīgā, citādi beigas tās bija, tātad, lai gan mākslas dzīve Rīgā atsākās 42. gada 21. janvārī, Rīgas pilsētas mākslas muzejā tiek atklāta lielā kopizstāde, kurā skatāmi vairāk kā 160 latviešu un vācu autori ar pār par 300 darbiem, un to apmeklē rekordliels skatītāju daudzums – 19 533. Zenta Logina tajā nepiedalās. Skaidrojums tam lasāms arī viņas vēstulē Henrikam Loginam. Citēju, arī bildes man ir aizliegts izstādīt. Kādēļ? Nesaka. Drošības iestādes rīkojums. Janvārī būs izstāde, bet man nav jāpūlas. Varbūt tā labāk? Tā nu ir. Bet kas ir šie sīkumi pret cilvēces un tautas ciešanām? Citādi beigas. Mākslas zinātnieks Jānis Kalniņš savā apjomīgajā monogrāfijā Tēlotāja mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 41. līdz 45. gads atzīst, ka šī vēstule ir vienīgais zināmais apstiprinājums, ka aizliegums izstādīties varēja tikt piemērots.
Šis aizliegums nebija absolūts, un Zēnas Logins pirmā dalība izstādē pēc dramatiskā pārtraukuma ir nākamajā 43. gada 1. maijā atklātajā vispārējā mākslas izstādē, kas arī notiek Pilsētas mākslas muzejā. Šeit viņi piedalās ar 2 darbiem, Ziediem un Kluso dabu, kas iekļaujas kopējā gandrīz 200 autoru, 326 darbu kopskatē. Vēstulē vīra brālim par šo dalību viņa raksta, citēju, piedalos vispārējā izstādē ar 2 darbiem. Labākos izžūrēju, tas pieder pie lietas. No 1100 iesūtītiem darbiem izstādē figurē 300. Var iedomāties, kas te noticis? Satraukums māksliniekos vēl nav rimis un nevar zināt, kādu virzienu šī lieta ņems. Varbūt, ka mākslinieku saimi izkaisīs pa vējiem. Jādzīvo šodienai, nekādas nākotnes. Citāta beigas. Gada 23. augustā viņi paraksta līgumu par nākamo izstādi, kam jānotiek 44. gada februārijā. Šodien parakstīja līgumu izstādē februārī. Varbūt nākošais gads būs laimīgāks. Kaut kas ir jādara un darīšu ar. Draugu man nav. Tad došu iespēju ienaidniekiem likt spēkus atkal darbā. Visiem krustuguņiem jāaiziet cauri. Tā es drusku kustu, varbūt nav labi, bet cilvēks bez kustībām nevar dzīvot. 4 mākslinieku kopizstāde notiek Tautojas mākslas kooperatīvas salonā Kaļķielā 30. Tajā Zenta Logina eksponē 5 ziedu gleznojumus un 1 kluso dabu. Oļģerts Saudevs savā recenzijā ir pikts, tomēr Loginas veikums slavē. Šiem gleznotājiem, Bauzem, Lindem, Loginai un Ramanim atstājot pie malas jautājumu par viņu apdāvinātību, vispirms būtu jāvaicā, cik gleznošana tiem ir nepieciešama. Jo tā vien liekas, ka dažs darbs gleznots ne jau tāpēc, ka autoriem būtu organiski vajadzīgi pateikt ko jaunu, bet vienkārši paticis radīt dekoratīvu efektu, kas pasvītrots vēl ar graznījiem ietvariem. Glezniecību vislabāk izpratusi Logina, vismazāk Bauze. Kamēr dekoratīva abstraktai gleznošanas manierai tuvs ir Linde Ramani. Viscaur jūtams, ka autori grib pārsteigt ar meistarību un tehnisku gatavību, bet aiz tā visa trūkst garīgas iejūtas, pārdzīvojuma spēka, kas arī glezniecībā ir nepieciešams. Visus šīs izstādes dalībnieks vienoja Rīgas Tautas augstskolas zīmēšanas un gleznošanas studija, respektīvi Romanas Sutas skola. Turklāt 2 no viņiem bija strādājuši kā Sutas asistenti – Logina dienas nodaļā un Bauze vakar nodaļā. Par Rīgas Tautas augstskolu zināms, ka viņu sarunu valodā Rīgā dēvēja par Sutas akadēmiju, jo, Suta bija ļoti kritiski pret mākslas akadēmiju, un tad šo te viņa studiju arī dēvēja par akadēmiju. 1944. gadā sērijā Latviešu māksla Ludorf Liberts sakārtojumā iznāk Klusā daba latviešu glezniecībā. Starp 42 latviešu mākslas klasiķu 57 darba reprodukcijām, kuru vidū ir gan Vilhelma Purvīša, gan pašu krājumu sastādītāja Ludolfa Liberta gleznas, ir tikai 4 gleznotāju sieviešu darbi, un tie ir Elzas Drujas, Ērnas Geistautas, Veronikas Janelsiņas un arī Zentas Loginas glezna, ziedi un āboli. Tas ļauj spriest par šī perioda klusās dabas glezniecības kvalitātēm Zēnas Loginas dairadē. Būtiskais, ko stāsta šis darbs, ir viņas rokraksta virzība uz glezniecības tehnoloģiju minimalizēšanu. Tā konkrēti šis darbs ir gleznots tieši uz pelēkas imprimatūras bez grundslāņa, vietums to atstājot kā pašvērtīgu izteiksmes līdzekļu. Zenta Logina konsekventi virzās uz tehnisko meistarību ar iespējami minimālāku darbu ieguldījumu. Viņa attīsta rokas veiklību. Padomu varas otrreizējā okupācija Rīgā sākās 44. gada jūlijā. Par Latvijas PSR tautskomisāra padomas jauniecelto mākslas lietu pārvaldes priekšnieku Evaldu Eglāju rīdzinieku uzzina no viņa paša raksta laikraksta Cīņa.
Drīz no Latvijas zemes būs iztīrīti visi vācu barbari līdz pēdējam, un latviešu nacionālā māksla brīva un spēcīga no jauna ies pretim mākslas kalngaliem. Citāta beigas. Turpinot hipertrofēto patas stoni, 44. gada 8. decembrī mākslas lietu pārvaldes priekšnieka amatā tiek iecelts Fricis Rokpelns. 44. gada 15. novembrī notiek pirmās atjaunotās Latvijas PSR Mākslinieku savienības sēde, kurā par biedriem uzņem 64 māksliniekus. 45. gada 11. janvārī, tātad nepārāk daudz no 15. novembra līdz 11. janvārim. 6. protokolā ir fiksēts, ka starp šīs sēdes 9 jaunbiedriem tiek uzņemta arī Zenta Logina, un pamatojumā lasāms, ka viņa tiek uzņemta kā noteiktu māksliniecisku līmeni sasniegusi un Latviju mākslas dzīvē pazīstama persona. – 1945. gadā Zentas Loginas dalība nav fiksēta nevienā Latvijas PSR Mākslinieku savienības gleznotāju sekcijas sēžu protokolā. 48. un 47. gadā protokolos dalībnieki netika uzskaitīti, tomēr redzams, ka 47. gada 31. martā gleznotāju sekcija apspriež Zentas Loginas gleznas skici pārtraukums skolā. Bobīnskis izsakās. Ja pareizi izdotos atrisināt centrālo figūru, darbs būtu atrisināms. Pīnis saka. Darbs pārāk koncentrēts, saspiests, nejūt darba brīvo plūdumu. Strazdiņš piebilst. Tematika pieņemama kā pilnvērtīga, jāstrādā pie labāka kompozīcija risinājuma. Citāta beigas. Tas kopumā ir pieņemams vērtējums. Mākslinieki publiskajās darba apspriešanās nereti saņem priekšlikums pastudēt dabā un nākt priekšā ar jauniem metiem. Vienlaikus jāatzīst, ka Zentas Loginas piedāvātie gleznu meti nekad netiek apstiprināti ar pirmo reizi, un šeit vietā salīdzināms ar Hildu Vīku, kura katru aizrādījumu centās ņemt vērā, un ja tika prasīts uz nākamo sēdi nest jaunu skices, tad to arī darīja, un līdz ar to regulāri nokļuva publiski pazemotā stāvoklī. Zentai Loginai bija cita stratēģija. Viņa iebildumus uzklausīja, bet lūgumu pēc jauniem metiem nerealizēja. Drīzāk mainīja darba tēmu. Arī 48. gada protokolos Zentas Loginas vārds neparādās, toties gada nogalā parādās termins pasīvais biedrs. Likumsakarīgi 49. gadā Loginas apulces sāk apmeklēt. No 25 sēdēm viņi ir klātesoši 7. Bet 50. gadā no 35 sēdēm viņi apmeklē 14. Bet tomēr nav bijusi klāt sava status devalvācijas reizē, kas notiek 50. gada 9. februārī. Protokolā lasām. Citāts. Zviedris nolasa sarakstu ar biedriem, kuri pārskaitīti par biedru kandidātiem, ar noteikumu, ka viņiem gada laikā jāpārkvalificējas. Izstādi sarīkot nevēlākā šā gada decembrī, jeb 51. gada janvāra mēnesī. Un tālāk seko mākslinieku uzskaitījums, tā izskaitā Zenta Logina. Nākamajā 51. gadā no 23 protokoliem viņas klātbūtni fiksēta jau 19 reizes un tikai 4 neapmeklētas sēdes. Tātad represīvā kontrolas sistēma strādā un veicina neaktīvo biedru aktivitāti. Kaut arī izstāde Zenta Logina nav sarīkojusi 51. gada 12. aprīlī, LPSR Mākslinieku savienības valde lūdz PSRS Mākslinieku savienības valdei Loginu atjaunot par glezniecības sekcijas biedri. Tomēr tas nenotiek. 1952. gadā viņa sēdes turpina apmeklēt, un no 37 sēdēm viņa ir klātesoša 24. No 46. līdz 48. gadam Zentai Loginai ir formāls konflikts ar mākslas lietu pārvaldes priekšnieku Fricis Rokpelnu. Viņa sarakstās atklāts strīds ar šo institūciju par kādu līguma noteikumiem. Šai periodā viņa ārkārtīgi aktīvi ir pievērsusies ziedu kompozīcijām, ko nodod arī tirdzniecībai komisijas veikalos.
Salīdzinot Leos Vempa un Zentes Logins raksturojošos ierakstus Latvijas Padomu Mākslinieku savienības dokumentos no 45. līdz 53. gadam, redzams, ka fakti par Zentu Loginu pakāpeniski tiek pazemināti, turpretī par Leos Vempu paaugstināti. Šādu skatījumu diktē viena no leģendām, ka Leos Vemps iespējams ir pielicis savu pirkstu pie Zentas Loginas neatjaunošanas gleznotāju sekcijā, jo viņa sākus pārlieku konkurēt ar saviem ziedgleznojumiem. Lai arī Leos Vempa paraksts tiešām ir uz Zentas Loginas dokumentu par pazemināšanu, tomēr arī viņš pats tiek kritizēts šajā periodā. Tas paliks droši vien neatbildēts jautājums. 1949. gada 31. janvārī Zenta Logina piedalās gleznotāju sekcijas sēdē, kurā tiek apspriests Artūra Lapiņa raksts no laikraksta Cīņa, kas veltīts socreālismu izpratnes veicināšanai. Apspriedes noslēgumā Lapiņš cilvēciski ilustrē, tur tas stāsts ir tāds, ka tiek nolasīts tas Cīņas raksts un neviens neko nesaprot. Kas tieši ir tas sociālistiskais reālisms, un tad aiz tādu koliķiāls draudzīgumu, tad Lapiņš tagad sāk stāstīt, tā kā no sirds uz sirdi, kā tad tur ir. Tātad viņš ilustrē savu domu ar 3 piemēriem, kur fiksēta nepareizi sociālismu risinājumi. Tātad pirmais, kā par piemēru gleznotājs Piņas ir gribējis rādīt 5 gadu sasniegumus, rādot mūsu gaļas bagātības kādā tirgus paviljonā. Saturs nepareizi parādīts, jo aizmirsts, ka tagad, kad uz laukiem kolektivizācija faktiski jācīnās par lopu saglabāšanu, bet privātais būdzis cenšas lopus izkaut un pārdot tirgu, cer ko iespējams, ka parādītā gaļa ir tieši šī budžeta darbības rezultāts. Šis ir otrais piemērs. Rektors Otto Skūni rāda kauguriešu dumpi, kā latvieši uzbruk Krievu karavīriem, kas arī ir nepareizi, jo šie paši kareļi pārstāv proletariātu kā latviešu dumpja dalībnieki. Un trešais piemērs ir kāds Vissavienības gleznotājs rādot Londonas konferenci, rāda biedru Ļeņinu stāvot, bet biedru Staļinu sēžot. Arī nepareizi izprast saturs. Tēma no satura viena no otra nav šķirama, jo bez satura nevar būt tēma un otrādi. Citādi beigas. 1950. gada 10. martā gleznotāja sekcija apspriež Zentas Loginas skices. Citē klausījās biedra Logina rāda aiziešanu uz fronti 2 variantos, nolēma atskaitu pieņemt un likt priekšā autorei uz nākošo sēdi parādīt jaunu atrisinātu skici. 1951. gada 15. martā sēdē Zenta piedalās un sēž blakus Inriķim Zeberiņam. Sēdē apspriež viņas darbus. Skatījās Zentas Loginas darbu, jaunā telnieces portrets, izteicās biedrs Kirilovs. Slikts zīmējums, darbu var turpināt. Biedrs Skūme, Otto, nav dziļuma perspektīvas, noteiktākus vilcienus ar otu. Biedrs Birsgalis, portrets labs darbībā, atbalstīt. Nolēma, rekomendēt strādāt pie šī portreta, ņemot vērā aizrādītās kļūdas. Inriķis Zeberiņš, kuram tobrīd šitie būs 2 attēli, tagad nākamie, kas nav tiešā veidā saistīti ar Zentu, tie ir Inriķis Zeberiņa tiesas lietā esoši attēli. Tātad Inriķis Zeberiņš, kuram tobrīd jau ir 69 gadi, tiek apcietināts 51. gada 30. aprīlī. 42 gadus vecā Logina tiek saukt uz nopratināšanu. Salīdzinājumam 2 mākslinieku atbildes no nopratināšanas protokoliem. Abi liecības sniedz vienā un tajā pašā dienā, 51. gada 24. jūlijā. Vispirms Loginas protokols. Viņa Zeberiņu pazīst no 1928. gada, tātad no gada, kad viņa iestājas Mākslas akadēmijā, un Zeberiņš arī tur studē. Jautājums. Raksturojiet Zeberiņu no politiskās puses. Atbilde. Zeberiņu var raksturot kā cilvēku, kas ar visu ir neapmierināts. Bieži no viņa nācās dzirdēt, ka šobrīd viņam nedod darbu,
māna viņu, dzīvo viņš slikti, sēž visu šuļīgi, taču kuru tieši viņš vaino, es nepainteresējos. Citi jautājumi tiek atbildēti sausi noliedzoši. Otrs citāts no Jāņa Pauļuka nopratināšanas protokola. Viņam ir gandrīz pilni 44 gadi, un viņš Zeberiņu pazīsts kopš 47. gada. Jautājums: raksturojiet Zeberiņu no politiskās puses. Atbilde: no politiskās puses Zeberiņu varu raksturot kā naidīgi noskaņotu pret padomju īstenību. Tā daudzkārtējās sarunās ar Zeberiņu pēdējais pauda neapmierinātību ar to, ka šajā laikā viņam neļauj zīmēt visu, ko viņš gribētu un kā viņam patīk. Tāpat laikā līdz padomju varas izveidošanai Latvijā, ko viņš gribēja, to arī zīmēja, ko gribēja, to citēja. Kādas viņam karikatūras patika, tādas ievietoja presē. Tagad viņš to nevar darīt. Sakarā ar to šobrīd viņš dzīvo viņa prāt slikti, tomēr man jāziņo, ka šī ir visīstākā apmelošana, tā kā Zeberiņam vienmēr ir dots darbs. Cita starpā viņam iedeva ilustrēt upīšu zaļo zemi, par ko viņš saņēma labu honorāru. Taču redzot, ka viņš vispār uzvedas kā neapmierināts cilvēks vienmēr un visur ir neapmierināts, droši vien viņam atteica labus darbus. Tā, piemēram, 47. gadā Krievu un Latviešu mākslas muzejā Zeberiņš mēģināja izstādē uzzīmēt kamieļu galvu kā portretu. Uz maniem jautājumiem, ko viņš ar to gribēja parādīt, Zeberiņš neko neatbildēja. Taču es saprotu, un daudz citi mākslinieki saprata, ka to viņš izdarīja ar izņirgāšanās mērķi, par kādu tomēr par ko konkrēti nevar pateikt. Bez tam 1951. gada februārī martā sarunā Rīgā uz ielas Zeberiņš paziņoja man, ka netic šī brīža padomu laikmetam. Kad es mēģināju smalkāk saprast šo un kāpēc viņš tā ir noskaņot, Zeberiņš atbildēja, ka jau cik gadsimtus reliģijai ticēju, vēl nav pierādīts, ka Dieva nav. Bet šodien kaut kādos 33 gados vēlas visu šo atmest. Līdz ar to viņš cenšas pierādīt Dieva esamību un lēmumu taisnīgumu. Zentes Logienas liecību nevar efektīgi izmantot, un viņu uz tiesas sēdi neaicina. Doties uz to aicina Jāņu Pauļuku. Zeberiņa lietā ir gan karikatūras, gan arī fotogrāfijas, kurās viņš tā iepriekšējā bilde bija smieklīga, tāpēc, ka viņi ir viena no tās visas kopējās apsūdzības lietas, viena no populārākajām, jo viņi tiek aprakstīti tekstuāli, kā padomju karēvis piedzird Zeberiņu. Teksta nav, bet tā viņš ar tādu parakstu viņš figurē tekstā. Un tad ir melnbaltās fotogrāfijas, starp citu brīnišķīgas fotogrāfijas, jo Zeberiņš dzīvo Šarlotes ielā 4, un tas ir tieši pie tirgus, un viņš ir sapotografējis šos te, to ņemšanos, pirkšanu, kas ir tirgu, un tad viņš par šīm fotogrāfijām viņš savukārt skaidro, ka tas ir faktūru studijas. Bet, tas, protams, netiek ņemts vērā. Tātad ir tikai viens izdevums, kurā ir publicēts Indriķa Zeberiņa atskats uz šo tiesas sēdi ASV izdotajā žurnālā Treju vārti rubrikā Mākslinieks atceras, respektīvi ir izdotas tās atmiņas, bet viņās tajā interesantākajā vietā, kā pēc padomu laika viņš tur tai pārakstā bija sācis staigāt apkārt, ka viss tā strīdīgā vietā ir 3 svītriņas ievilkts. Un tad izrādās, ka Treju vārti ir dabūjuši to nepublicēto fragmentu un publicējuši viņu rubrikā Mākslinieks atceras. Un teica citēju: pēc 3 mēnešiem bija noteikta mana tiesāšana. 3 kareivji šautiņu durkļus turot veda mani uz tiesas telpām. Pēdelis, kas vēlāk tika iecelts par pilsētas muzeja direktoru, bija savervējis vairākus lieciniekus, kas itin, kā redzēja manā dzīvoklī zīmējumus, kuros āzēti padomju karavīri. Mākslinieks Zviedris tiesā teica, ka nesot bijis iespējams Mākslinieku savienībā no manis iztaisīt padomju cilvēku. Mākslinieks Pauļuks runāja par maniem reliģiskajiem uzskatiem.
kad tiesa man atļāva jautāt Pauļukam, kāda ir viņa reliģiskā pārliecība, viņš teica, ka Dievs valdo debesīs, bet Staļins uz zemes. Kad no piesprieda 8 gadus cietuma un vēl 4 gadus visu tiesību atņemšanu, tad man pret paša gribu sāka birt asras. Viena no interesantākajām laikmeta iezīmēm ir mākslinieku brigāžu veidošana. Sākumā, vispār visas mākslinieku savienības sākotnējais uzdevums ir samazināt mākslinieka ego, ģēnija lomu. Un tātad pirmais ir šis te brigāžu darbs, kur vairākiem glaznotājiem ir jāglazno kopīgs viens darbs. Šis modelis nestrādā, jo sākumā tiek veidots liels brigādes, 4-5 cilvēki, glaznotāji, glazno vienu darbu. Tad tas lielais modelis nestrādā, tad tiek samazināts, bet tas mazākais modelis, ka 2 pārīgi glazno vienu darbu, arī piedzīvo fiasko, jo tur ir tāds, pat, man liekas, pat presē ir aizgājis kaut kur par to, kā Leo Kokli ar Klēbahu sakaujās, un vēl rezultātā viens no viņiem iznīcina to kopdarbu. Tur viņi nevarēja, viņi glaznoja kaut kādu piena fermu, kur bija smuks laucēji, un viņi to smuko meitu nevarēja sadalīt. un vēl rezultātā, tur bija, un par to tur arī ir diezgan smuki stāsti tai Mākslinieku savienības glazniecības sekcijas protokolos. Lūk, un tad trešais veids, kā tiek attīstīta šī mākslinieku brigāžu lieta, ir tā, kad ir grupa, katrs glazno savu darbu, bet ir kopīga tēma. Ja? Un tad šeit ir biedra Bernhārda Damerhirša grupa, kurā ir tikai glaznotais sievietes. Viņu tēma ir stehānovieši, un mēs varam lasīt, ja Lidija Jāus gatavojas drīz sākt darbu pie glaznas dzimtenē par godu, Gunda Gavaski glazno stehānoviešu portretu, Ingrīda Kalns skolotājas portretu, Zenta Logina piesaka ziedus ainavu. Felicita Pauļuka stehānovieša Bērziņa un rakstnieka Griguļa portretu, Irma Jaunarāja atvainojas, ka šobrīd nevar strādāt, jo ir slima un lūdz atbrīvot. Austra Āboliņa deputāta portretu. Šis ir tas lūzuma punkts attiecībās ar varu, ko es, kad es to atradu, es sapratu, ka lūk, viņš ir šis punkts, kurā viņa vairs nepiedalās. Viņa ir nolēmusi neturpināt vairs piedalīties šajā te kopējā dejā. 1952. gada 13. decembrī Mākslinieku savienība izskatot kandidātus ar noilgušu stāžu, tiek lemts rosināt Loginu pārcelt uz Lietišķās mākslas sekciju, kas tiek īstenots 53. gada janvārī. Kā Lietišķās mākslas sekcijas biedri no 53. gada līdz pat aiziešanai pensijā 63. gadā, Zenta Logina objektīvās situācijas un arī personisko izvēļu rezultātā nokļūst savā klusajā periodā. Viņi var piedalīties, un to arī dara, republikāniskajās Lietišķās mākslas izstādēs. Strādāt materiālā viņi neprot, tāpēc piedalās izstādēs ar audumu apdruku zīmējumiem un galvas lakatiņu metiem. Taču šajā periodā viņi nokļūst pie sava grandiozā plāna, kā apiet sistēmu tās pārsatienos un iegūt sev savu radošo brīvību. Zentas Loginas piedzīvotais 3 okupāciju režīmu posmos no 40. līdz 53. gadam uzrāda savdabīgu attieksmes attīstības līkumu, kur vispirms īsi nodominēja iztēlot simpātijas pret Padomju Savienības kreisumu, kas saistāms ar pārliecību nekonformismu. Taču pēc piedzīvotās traģēdijas ar vīra arestu viņa pazušanu šī kreisuma slimība tiek izslimota. Turpmāk Zentas Loginas dzīves stāstā iespējams runāt tikai par normatīvo konformitāti. Normatīvā sociālā ietekme ir spiediens, kas liek personai pielāgoties konkrētiem uzvedības modeļiem
lai iekļautos un saņemtu grupas akceptu, respektīvi normatīvā konformitāte izriet no vēlēšanās būt iekļautam sabiedrības īstermiņa grupā. Kā skaidro sociālā psiholoģija, tās pamatā ir iedzimta vēlēšanās būt mīlētam, pieņemtam, taču arī šis nogrieznis Zentas Logins praksē piedzīvo lūzumu, kuru veicina pieredzēto notikumu summa ar pēdējo punktu Indriķa Zeperiņa tiesas prāvu. Interesanti, ka konformitāte kā universāli katra cilvēka rakstura īpašība totalitārā režīma spiediena ietekmē Zenta Logina dzīvē aizved pie turpmāk nonkonformismu dairadē, taču starp šo personisko pieredzes rezultātā gūto nevēlēšanos iekļauties līdz mākslas attieksmes maiņai bija jāpaiet vēl 10 gadiem. Šeit es vēl vienkārši parādīšu dažas attēlus. Viens no interesantiem sakariem, ko es esmu konstatējusi, ir tas, ka arī atbilstoši tēmai, ka Zenta Logina ir glaznojis Lūciju Zamaiču. Turklāt tieši pie Zentas dzīvoklī Henriks Logins ir iepazinies arī ar Lūciju Zamaiču, un viņš kļūst par viņas mantinieku. Viņš nodzīvo kopā ar Lūciju Zamaiču pēdējos 20-30 gadus. Un viņš ir arī tas, kurš aiznes šo te abstrakto, nevar redzēt, aiznes to pirmo darbu uz Rakstniecības muzeju, ko ir Zenta zīmēs. Tas ir pasteļu glaznojums. 40. gadu otrās puses viņi sāk dzīvot kopā ar māsu. Vispār mana pētījuma tēma lielā ir divskanis. Zenta Logina un Elīza Apēra. Tas ir divas māsas mākslinieces. Viena vispār Elīza gribēja kļūt par mūziķi, bet viņa, gluži tāpat kā Zenta, arī 45. gadā iestājas Mākslinieku savienībā, grafikas sekcijā, jo viņa pirms tam ir ilgu laiku strādājusi tādā akciju sabiedrībā Geringer, kā reklāmas daļas vadītāji. Un viņa ir tā, kas ir taisījusi reāli viss konfekšu papīriņu, konservu buņžu, noformējumus un tam līdzīgi. Lūk, un kopš šīs strādāšanas, tās dzīvošanas kopā, tur tajos 10 gados ietilpst arī tas, ka 63. gadā tātad Zenta aiziet pensijā, 63. gadu ir jādatē pirmās abstraktās skices, ko viņa rada, un tad paiet līdz 67. gadā, respektīvi Elīze iemācās aust un sāk aust pēc Zentas skicēm tekstils tājdarbus, ja. Slēdīsim, te ir, tā kā vienkārši, lai parādītu, ka respektīvi tas, ko glezniecībā nevarēja, arī to viņas sāka realizēt, un faktiski šī te tekstila māksla, būtu pirmā loma, tomēr pat jādod Elīzei, tāpēc, ka viss, sākot no materiāla meklēšanas, arī viss tā autortehniku risinājumi, krāsošana, tas viss ir Elīzes nopelns un Elīzes darbs. Bet, paskatīsimies vēl dažus darbus. Te ir no Mākslinieku savienības kolekcijas 2 darbi. Viens arī telpisks ar liesmu. Un pa to laiku Zenta taisa šāda tipa abstraktus darbus, ko viņa pati sauc par reliefiem, bet savukārt, ja kāds jautātu no Mākslinieku savienības, tad viņi teiktu, ka tie ir mērti tekstildarbiem. Un to, ka tie mērti tekstildarbiem ir patstāvīgi darbi, cilvēki ierauga un uzzina tikai 1987. gadā, kas ir 3 gadus pēc Elīzes nāves, un kad tas nevis Elīze, bet pēc Zentas nāves, un kad Elīze izdodas sarīkot Pētera baznīcā izstādi Zentai.
Tas jau nekas, ka viņi tur arī ir līdzautori, bet, tā kā pēc labā stila viņi sevi vispār pat neuzrāda. Tā izskatījās tā Pēterbaznīcas izstāde. Tā. Tas man viss.